Nākošais jautājums ir par saistošiem noteikumiem grozījumu Aglonas novadas domes 2010. gada 27. janvārī saistošajos noteikumos numurs 6 par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā ziņo Klinžēnas kundze. Tātad lēma projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos ir tāpēc sakarā izmaiņām likumdošanā. Tas ir tieši likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. No 15. gada janvāra ir izdarīti grozījumi, kas attiecas uz bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kas sasniedz pilngadību, un kas ir saistīts tieši ar dzīvokļa izdevumu sekšanu šīm personām. Ņemot vērā to, ka likums nosaka, ka pašvaldībai šāda palīdzība ir jāsniedz pēc vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, bet katra pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību un arī apmēru, cik lielā apmērā šī palīdzība tiek sniegta. Tātad līdz brīdim, kamēr pašvaldība piešķir dzīvojamo platību bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, pašvaldībai ir jāapmaksā īres maksa un ar dzīvokļu uzturēšanu saistītie izdevumi gadījumos, ja šī persona bez vecāku gādības palikušas bērns pēc pilngadības sasniegšanas īrē dzīvokli. Līdz šim šādi gadījumi nav bijuši, kad pašvaldībai jāsadz šādi izdevumi, jo bez vecāku gādības palikušu bērnu, kas sasniedz pilngadību, nav īpaši liels skaits, un arī pašvaldība līdz šim ir spējusi nodrošināt ar dzīvojamo platību, vai arī šīs personas nav prasījušas no pašvaldības dzīvojamo platību, vai arī dzīvo kopmītnēs. Tātad tiesības uz šādu te izdevumu sekšanu ir personai līdz 24 gadu vecumā. Pēc 24 gadiem šīs te sociālās garantijas no pašvaldības zūd. Tā, tas ir viens. Un otrs grozījumi, tātad ir priekšlikums tātad atteikties no viena no pabalstiem, kurš ir trūcīgas personas pabalsts, kur visi apgādājumi ir nepilngadīgi, kas bija 128,06 vienreiz gadā. Ņemot vērā to, ka šobrīd pašvaldība apmaksā brīvpusdienas bērniem, un līdz ar to arī ģimenēm, kurās ir vairāki nepilngadīgi bērni, tas ir arī liels atbalsts. Un ir priekšlikums tātad papildināt saistošo noteikumu sadaļu, kas bija dzīvokļa pabalsts, ņemot vērā pieprasījumu pēc šī pabalsta un arī to, kas ir aktuāls tieši Aglonas novada iedzīvotājiem, jo līdz šim saistošajos noteikumos pabalsts tika piešķirts tikai tām personām, kas īrē pašvaldības īpašumā esošus dzīvokļus, ja? Bet likums nosaka, ka pašvaldībai ir obligāti jānodrošina divu veidu pabalsti trūcīgām personām, tas ir GMI pabalsts un dzīvokļa pabalsts. Tā kā Aglonas novads ir lauku pašvaldība un nav nemaz tik daudz to personu, kas izmanto tādus dzīvokļus, kur ir centralizēta apkure, līdz šim tātad saistošajos noteikumos šis te pabalsts bija paredzēts arī pārsvarā apkures izdevumu sekšanai. Tad šobrīd saistošajos noteikumos ir iestrādāta sadaļa, kas paredz arī šo te pabalstu izmantot malkas iegādēji arī privātmāju apkurei trūcīgām personām. Pabalsta apmērs ir šobrīd projektā paredzēts 50 eiro, tā mēs vienojamies, ja? Un tas tiek piešķirts vienreiz gadā.
50, 70. Nu, par pabalstu apmēru var vēl diskutēt. 50 tas bija bāriem, jā, 70 laikam arī bija projekts. Šī te pabalsta pārskatīšana arī paredz papildus nākošā gada budžetā, papildus līdzekļus sociālajā budžetā. Bet, lai izpildītu normatīvo prasības, es uzskatu, ka šāds te dzīvokļu ir mājokļa pabalsts pašvaldībai ir jāpiešķir, var atteikties no kādiem citiem pabalstu veidiem, jo likums paredz 2 galvenos pabalstus, tas ir GMI un dzīvokļu pabalsts. Tā, mums viss, jā? Jā, tātad lēma projekts ir sekojošs. Tātad pamatoties sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 35. panta 3., 4., 5. daļu, kas paredz, ka sociālo pabalstu veidu apmēru izmaksas kārtību un personas, kuras tiesības saņem sociālos pabalstus, nosaka pašvaldības savos saistošajos noteikumos. Un likuma par pašvaldībām 15. panta 1. daļas 7. punktu un 43. panta 3. daļu, kas nosaka, ka personas tiesības izdodas saistošos noteikumos par likumā paredzētiem jautājumiem, apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus par grozījumiem Aglonas novada 10. gada 27. janvāra saistošajos noteikumus nr. 6 par sociālās palīdzības pabalstu Aglonas novada. Labi, paldies. Kādi būtu jautājumi? Jā. Labi, lūdzu. Par trūcīgajiem, kad tā ir malkas iegādā, ja? Malkas vai apturēja, kas izmanto centralizētu uzturu. Nu, pēc projekta, cik es sapratu, paredzēta 70 eiro, jā? Jā. Mēs šo summu varam mainīt, jā? Ieteikt. Jā. Mēs, protams, finansu komiteja, bet mēs finansu komiteja varam ieteikt to summu vai 70, vai lielāku, vai mazāku. Ja 70 eiro piešķiram vienai ģimenei, jā? Cik mums ģimeņu ir? 140. Nu, šitādas summas. Un tad cik sanāk? 8, gandrīz 17 tūkstoši. Tas mums papildus budžetā būs jāatrod finansējums. Šausmīgas summas, es saku, bet vai tas ir vērts. Tā malkas kups apmēram maksā. Vidēji 20. Bet viņiem taču Vietām var 15, 18, gandrīz visiem ir savs mešs. Ir. Tā nav. Kāds tad nav? Tur jāizvērtēs, jo ja viņiem ir savs mešs un tas tālāk taču Ja ģimene ir savs mešs, jā, tad Lai saņemtu trūcīgas personas statusu, ir saistošie noteikumi zemes meža un ēku novērtēšanas kritēriju, kuros ir noteikts, ka lai piešķirtu trūcīgas ģimenes statusu, par īpašumu netiek izmantots mežs, kas tiek izmantots pamat vajadzību apmierināšanai saskaņā ar sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības likuma 1. panta 11. pantu. Tas nozīmē, ka, ja ģimenes rīcībā šis te mežs īpašumā ir vairāk nekā viņiem nepieciešams pašiem pamatvajadzībām, viņiem trūcīgas ģimenes status netiks piešķirts. Un cik tas meža platība var sasniegt, ja viņam piešķirtu status? Platība, cik es saprotu, precīzi nav noteikta.
10 hektāri kopā mežs un lauksaimniecības zemi nav sadalīts. Atsevišķi 10 mežs ir hektāri, jā. dalīts, Kopā, jā, mežs ir lauksaimniecības zemi, ir mežs. Nav tad tik Skatās uz vienu cilvēku uz vienu, jā. Uz vienu. Ja iet viens cilvēks, jā, ir ģimenes ar bērnu, tad ir 15 hektāri. Likums mums tā vajag. Jā. Tā vēl kādu jautājumu. Nu, šo summu mēs... Samazināsies summa uz tā rīkina, ka mēs atsakamies no tā viena pabalsta, kas bija tātad pēc tām ģimenēm ar bērniem, kas bija vienreizējais pabalsts apmēram ārieči. Kaut ko 2000 vairāk. Apmēram 2000. Tas nav daudz. Nav daudz, nav. Par 16, 14. Tā vēl kādu jautājumu. Lauku mājai malkas, cik kubu vajag? Apmēram. 6, 5. Skatoties, Cik? tas ir. 10, jā. Līdz šim taču šeit visi ir tikuši galā un nav nosaluši. Tas, Nu jā, jā, nu, bet tas ir tad te- valsts kontroles Valsts. pārbaudītie Slikti. pašvaldībās Slikti. bija aizrādījumi, kad nav korekti Vēl ko. dzīvokļu pabalsti, ka ir aizliegumi dažādi. Un tā prasība ir obligāta, jā? Jā, tas ir obligātais, ko arī valsts kontrole uzsver un ir likumā 2 obligātie pabalsti, GMI pabalsts un dzīvokļu pabalsts un mājokļu. Un tad var, ja pašvaldība nodrošina šos 2 pabalsta veidus, tad var arī savos saistošos noteikumos tātad citus paredzēt pabalstus. Mums ir dažādi citi pabalsti, dzīvokļu pabalsts mums nebija korekts. Būtībā mēs saņēma kādas 6 ģimenes pa gadu tikai. Trūcīgas. Dzīvokļa pabalstu Bet summa ir jau, jā. mēs pieņemsim lēmumu, apstiprināsim, un viņi jau varēs saņemt, vai no jaunā budžeta mēs to... Vajadzētu iestrādāt, protams, jaunā budžetā, jo šī budžetā nav paredzēta līdzi. Tad jāpieņem, ka stājies spēkā ar jauno budžetu apstiprināšanu. Ja? Grozījums tās kā no 16 gadu. Jo šī budžetā, cik es saprotu, šis finansējums nav paredzēts. Nē, nav paredzēta. Man ir viens jautājums. Kad? Es varbūt nedzirdēju no sākuma. Tas pabalsts tagad būs visiem, kam ir trūcīgas personas status? Jā. Vai viņam ir personīgā māja, vai viņam kā? Jā. Vai dzīvoklis, jā? Ir personīgā māja? Jā, es saku. Nē. Nu jā, Nu, nepietiks naudas budžetā, lai, piemēram, mūsu pagastā visiem. Nu jā. Ne jau visiem, bet Es saku, trūcīgajām var. ģimenes. Tātad cik ir mums trūcīgu ģimeņu? 240 pa novadu. 240. Visiem sniegsim tagad Un viņi tikai saņems un neko Jā. nedarīs, jā. malkas iegādē. Jā. Tas vispār. Nu tā ir, ka mēs tiem lietiešiem palīdzam nekā labiem cilvēkiem. Tāds ir valsts nostādījums. Ja tu jūs tā pateiktu Labklājības ministrijas sēdē, tad viņi pateiktu, kā jūs vispār varat strādāt par sociālo darbinieku. Un tas ir sociālajiem attiecās. Bija mums tādi jautājumi uzdevot ar sociālo darbinieku. Viņiem bija tāda atbilde sniegta. Tā jums viss, jā? Lūdzu.
Drīkst pajautāt. Es pareizi sapratu, ka grozījumi likumdošana notika janvārī 2015. gadā. Tie, kas attiecas uz bērniem bez vecāku gādības palikušiem. Jā, par dzīvokļu pabalstu nekāda nebija. Visu laiku praktiski ir. Nē, man jautājums tāds, vai līkums to nosaka obligāti, un kā to, obligāti. Un to, ko mēs agrāk to malku iegādēju, tas arī ir tas. Tas ir tāds. Jā, tad man jautājums Osvaldam, vai jūs neatceraties, vai šogad mēs neizskatījām sūdzību par sociālo dienesta rīcību, kur nebija piešķirta dzīvokļu pabalsti tikai tāpēc, ka viņi dzīvoja privātu mājā. Tas saistīts ar šo. Bet ja likums bija spēkā, tad man ir jautājums, kāpēc mēs deputāti nobalsojam, ka nav pamata atcelt to lēmumu sociālā dienesta, bet saulēcīgi negrozījam notiekumus, kas ir pretrunā ar likumdošanu, tad es sapratu. Saņemot tā, tad mums laikam ir kaut kāds aizrādījums, vai visi deputāti informēti, jo cilvēks gribēja sūdzēties par lēmumu, ko pieņema sociālais dienas. Aglunas novada dome nobalsoja un piekrita, ka lēmums ir korekts, un tam cilvēkam nebija nekādas tiesības. Mēs saņemam kaut kādas aizrādījumu no ministrijas vai tiesības sarga vai no kaut kādas institūcijas. Nē, tāda aizrādījuma nebija. Tad turpinājām tā strādāt kā agrāk. Tagad jau nevajag. Kā nevar? Ar ko atšķiras februāris, marts, aprīlis, mājas, 15. gada, ja likums nosaka kādu kārtību. Tas nebija 15. gada izgudroja. Tas tikai par bārēņiem, par to dzīvokļu pabalstu, tas likums nebija izgudrots, mainīts 15. gada. Viņš ir spēka sen. Vēl viens. Sanāk tā, ka mēs tur varējām mierīgi dzīvot, nepārdzīvot, un juristi gatavot saistošas notikumus grozījumus, neredz, ka likumdošana paredz diferenciēt pabalstu, un kaut kā jocīgi sanāk. Un ko darīt tiem Bet iedzīvotājiem? kādreiz kļūdas ir jālabo. Mums vienmēr ir kāda, bet kaut Nē, kā. bet man vēl viens jautājums tiem iedzīvotājiem, kurš varbūt negriezās vai arī griezās un nesaņēma. Viņam likuma kārtā bija jāsaņem, un ja pašvaldība nereaģēja, tas nozīmē, ka ir noticis pārkāpums. Un vai nebūs tā, ka tagad iedzīvotāji, tas nebūs viens pārkāpums, vairāki, un pieprasīs to, ko likums paredz? Jo iedzīvotājiem nav jāatbild par to, ka pašvaldība nav spējīga likuma kārtā un ietvaros izstrādāt saistošos noteikumus. Vai kādi viņi būtu, varbūt tiešām kā pašvaldību vadītāji saka, ka neko nedarīšana un saņemšana, tas ir katram individuāli. Jo likums ir likums. Tas var būt tas priekšlikums, varbūt mēs atbalstam šo lēmumu projektu un uz finansu komiteju atbilstoši spējām. Vienkārši mēs tagad diskusiju veidojam, izsakām savus Pabalstu apmēru var mainīt, tas ir tā vienkārši tas priekšlikums. Man drīkst aizrādīt, ka no otras komitejas. No pašvaldības iespējām. Osvalda kungs, man ir priekšlikums, ja jūs gribat to virzīt uz finanšu komiteju, tad lūdzu no sākuma noprecizēt 233, 2522 pamatojumu. Nesteidzieties uz priekšu, mēs vēl tagad diskusējam. Nē, es jums tikai piedāvāju. Jā, mēs to darām. Paldies. Jūs, kā es sākšu runāt, pārtrauksit speciāli. Es dzirdēju priekšlikumu, kuru es dzirdēju šodien, pašlaik. Es jums piedāvāju, beigsiet tā, futbolēt jau uz finanšu komiteju, kur mēs varam runāt tikai par līdzekļiem. Par būtību, runāsim par būtību. Kad likums bija spēkā, kāpēc mēs to ignorējam, kāpēc mēs to neredzējam, kāpēc mēs noraidījām sūdzību, kāpēc mēs atbalstījām savu rīcību, un pašlaik mēs gribam ar atpakaļ datumu parādīt ko? Ka mēs nebijām spējīgi izskatīt iesniegumu vai sūdzību pēc būtības. Tad vajadzēja runāt par visu to. Paldies. Tā, kādi vēl jautājumi? Tad varbūt par šo pabalstu, mājokļu 70 eiro mēs iesakām uz finansu komiteju tādu pašu vai arī mainām? Tādu pašu, Labi. Tad
varbūt mēs arī iziesim pa katram punktam. Man ir jautājums tieši par šo te. Kāds pamatojums, ka tieši tie 70 eiro, ne 60, 50, kā viņi veidojas? Tas ir tāds cipars, ienāca prātā 70, vai to nosaka likums kaut kāda procentuālā daļa no Latvijas ekonomikas izmaksām kaut kādā? Kā tas Ja jūs klausaties, ko debatēs, ko šodien runājam. Es te daudz klausos, jā. Nu, jā, likums nenosaka to summu. Tāpēc mans jautājums nav, ka likums nosaka. Mans jautājums ir, uz kāda pamatojuma tiek pieminēta 70... vienkārši izdomāta. Šodien nolēma deputāti 70 eiro. Jā. Izdomāta vienkārši. Vai tas ir budžeta, kā skaidrs, labi, viss. Likums nenosaka izdomāta summa bez pamatojuma. Finansu komiteja, kur jau precizēs, skatīsies budžetu, cik budžets varēs piešķirt, tik piešķirt. Varbūt piešķirs 100 vai 200, Nē, es pilnīgi piekrītu. Tātad 70 tas nav ne pie kā piesaistāms cipars. Ieteikums, jā. Kas balstīts uz vienkārši izdomājumu. Sociālā komiteja cipari mums diezgan neskatīt. Var tikai ieteikt finansu komiteju. Bet kas Var to, pamatot arī, kas to kāpēc? iestrādāja to summu? Nu, jo Kurš ir pašlaik autors? notiek sociālā komiteja. Pirms tam tas jautājums nefigurēja. Ja pašlaik ir sagatavots ar konkrētiem skaitļiem, arī paskaidrojumu rakstā ir rakstīts, ka tas budžetam sastāda nastu 6000. Ja? Ne 6, bet 16. Ierakstīts 6. Es nezinu, rakstīts 6, vai tam man ir cits variants. 6? Ierakstīts. Nu, ja jums 16, tad vēl apsveicu vairāk. Kas to iestrādāja? Liela ciparus saskaņoja. Kaut kā, tad nevar būt tā, ka cilvēki ņem ciparus, kā ienāc prātā. Es sapratu, juristi var gatavot tikai apmēram tādu skeletu, ja? To summu, kas teica Intei. Tas ir no citu pašvaldību pārņemtās pieredzes. Mēs cieties pie tās summas, mēs varam arī... Jūs teicat, mēs šeit sociāla komiteja... Tagad mēs nolēmām. Bet melnraksts jau nosūtīts, ja dienu ir... Kas nav tā, ka nosūtīts? Nekā, tas tikai jau... Kāpēc tur vajag cieties pie šitās summas? Es gribu saprast, kas ierosināja to visu, ja summa un viss. Ja Osvalds, nosauciet sevi un miers. Es, diemžēl, lēmumu projektu negatavoju. Вот diemžēl, jā. Diemžēl, ļoti piekrītu frāzē. Diemžēl neviens deputāts negatavo lēmumu projektus, ja tikai lasa haotiski. Vai tā 6000 summa atbilst īstenībai, kas tajā lēmumu projektā? Vai tomēr 16 tur ir? Kā tur īsti ir un kas to aprēķināja? Tu jūs visu dzirdēsiet, ka finansu komiteja. Man ir 3. punkts 6000. Cik jums? Es no jūsu galda paņemu melnrakstā. Paskaidrojušajā rakstā. Jūs teicat 16. Ko tu, kas ir parādi? 10 000 tur vai tur? Tā ir liela summa, 10 000. Bet... Jums laikam nav jau. Es jums saku, ka liela summa. Bet 16 vai 6? Šeit pierakstīts 6, arī teica 16. Precizēs, to visu finansu komiteja precizēs. Jūs varēsiet lemt. Mēs tā lemsim, jā. Tā, labi. Varbūt pa punktiem iziesim, jā? Tad, lūdzu, jūsu tad piedāvājums, kādus punktus mēs grozam un kādā redakcija izsakām. Tātad punkts 2.1.2 mājokļa pabalsts, iepriekš dzīvokļa pabalsts bija, un priekšlikums izslēgt punktu 1.2.7 pabalsts personām, kuras saņem DNI, un visi apgādājumi ir nepilngadīgi vienreiz gadā, 126 eiro. Šeit būtu pielaista kļūda, drukas kļūda. Varbūt 2.1.7, ne? 1.2.7. 2. Jā. Tad, tas ir drukas kļūda, vajag izlabot, jā? Tad labojam 2.1.7, jā? Tā, lūdzu, tad turpiniet. Tad
Varbūt deputātiem uzreiz jautājumi, kā Pārējais tātad punktā 231, 232, 233, tieši punkti, kas attiec uz mājokļu pabalstu. Tātad tiesības saņemt mājokļu pabalstu ir ģimenei personai, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes personas status un kura griezusies sociālajā dienestā ar iesniegumu par mājokļu pabalstu piešķiršanu. Mājokļa, tā punkts 232, mājokļa pabalstu piešķirt vienu reizi gadā apkures izdevumu sekšanai vai kurināmā iegādē mājoklī, kurš ir pabalsta pieprasītāja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, vai par kuru noslēgts īres līgums un kur ir pabalsta pieprasītāja deklarētā dzīves vieta. 233 punkts, kas ir pabalsta apmērs, šobrīd ir €70 gadā. 234 ģimenēm personām, kuru mājokļi ir ar centralizēto siltumenerģijas padēju pabalstu, tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem. tāds šeit apsvērsums, jā? Varbūt kādi jautājumi uzreiz ir par šīm punktiem. Jā. Tā, 2, 3, 4, jā? Ģimenes, kuras mājoklis ir centralizētas siltuma padējas, jā? Kā viņi saņems šo pabalstu? Viņiem vajadzēs kādu pierādījušo dokumentu iesniegt pašvaldībā vai kādā veidā, vai viņi pateiks, ka Viņi griezīsies ar iesniegumu, lai viņiem piešķirtu pabalstu, būs lēmums par pabalstu piešķiršanu, un tālāk pabalsts tiks pārskaitīts ar personas piekrišanu pakalpojumu sniedzējiem tam, kas nodrošina apkuri. Kas nodrošina apkuri. Ja iedzīvotāji vien paši nodrošina apkuri, Centrālo siltumenerģijas apkuri paši viņi nenodrošinās. diemžēl pie mums lauku apvidū ir tādas situācija, ka viņi paši nodrošina. Tā jau nav centralizēta. Diemžēl Katrs kurina savu dzīvokli. Nē, centralizēta kurina. Diemžēl tāda situācija ir izveidojusies pie mums. Jo iedzīvotāji paši kurina centrālu apkuri, jā, un... Bet ir kā cilvēks, kurš ir par to atbildīgs. Atbildīgs, jā, būs atbildīgs. Kurinātājs, jā. Viņš arī iekasē no pāriem dzīvokļiem, kur nav trūcīgi, ir kādā veidā, kas nav. Iekasē neko nekasē. Malku, jā. Nu, kā neikasē, Nosūdekums? Nu, kā neikasē? Mēs tik maksājam. Es runāju par savu piedāvāšanu. Nē, es runāju par to, par ko runā Osvalds. Jā. Nu, kā mēs vienā mājā dzīvojam, es maksāju, jūs maksājat, un izrādās, ka mēs nemaksājam. Mums nav izveidotas sabiedrības, ja par to juristi laikam grib pateikt. Ja? Ka mēs nelegāli to darām, nu, tas nav ne labi, ne slikti, bet tas pabalsts būs arī piešķirams tur. Kādu lēmumu pamatā? Un tad kā mēs dalīsim visus iedzīvotājus, kur legāli, nelegāli sildē, ja, un tad atkal būs domstarpības katru reizi, ja. Mana saprašana tādā tā var uz rokam izmaksāt tam cilvēkam. Es nezinu. Nē, nu, ja Var izmaksāt šis punkts vienkārši ir paredzēts tāpēc, lai cilvēks neiztērētu šos te līdzekļus citiem mērķiem. Ja ir iespēja to pārskaitīt uzreiz pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir piešķirts ar mērķi kā dzīvokļa pabalsts, šo punktu varam izņemt, ja jūs apmierināt tas, ka cilvēkiem izmaksā uz rokām to naudu, un jūs esat droši, ka viņi izmantos to tieši apkurei. Kāda jēga cilvēkam nodzert vai 50 no pagasta vai no kaimiņa vai kaut kā? Man ir jautājums, ja mums ir parādnieki 200 kubometri mums nevētīja malku, nu ko mēs varam? Šeit ir jautājums juristiem. Kā ar tādiem karot, ja cīnieties, ja lai būtu godīgi, nebūtu tā, ka tarifi mums visur pasauli iet uz leju, tikai aglonu uz augšu, tikai tāpēc, ka 2-3 ģimenes ļaunprātīgi nemaksā, un mēs par to nedomājam, kā ar tādiem cilvēkiem karot. To, ka Irēna arī teica, ja nu vajag palīdzēt arī tiem, kuri godīgi maksā, ja, un karot ar tiem, kuri izmanto mūsu finansiālu stāvokli un mūsu līdzfinansējumu no katra dzīvokļa. Ja.
Mums par pabalstiem, ja sakārtojam to jautājumu, kas ir sakārtojums. Principā šeit dzīvokļiem daudz dzīvo jākārto pašiem vai jāorganizē tās kāds sija vai kas tur sabiedrība. Jā, savādāk kurināt tur nevar tā. Legālas kurinātavas ir un bez visiem sijām skaisti. Man ir viens priekšlikums vai ne ieteikums, bet arī tāds, jūs runājat par tām privātajām mājām un to līdzekļi ir nodot tam, kas veic šo apkuri. Un tad man ir jautājums privātajām mājām, viņš taču veiks to apkuri reāli? Veids. Viņš iepirks malku no Jāņa Pētera, kurš diez vai būs oficiāls. Tas nozīmē, tiklīdz būs oficiāla firma, kas to darīs, tas ir uzreizes dārgāk. Un jūs padomājiet, kā tas būs, ka cilvēkam, vai te nebūs tā, ka pašvaldībā parādīsies X un N juridiskās sejas, ietekmējušies vai neietekmējušās, kas šo... attiecās uz centrālo siltumenerģijas padevi. Privāt mājās šādas padevis nav. Kā nav? Kā nav? Taču daudz stāvu, 3 stāvu māja. Tas ir centrālā siltumenerģijas padeve. Privātā māja tiek kurināta no savas kurtuves. Pagaidiet, mums ir 3 stāvu māja, viņa privatizēta, viņa privāta māja. Kā juristi jūs varat to apgalvot? Mūsu māja ir viena nelaime, pašvaldības dzīvoklis ir viens. Un policijas dzīvoklis, kurš, laikam valsts piederoši. Jauna glona, tak visi privatizē, un līdz ar to tas ir privāta māja. Un viņam katlu māja, tas ir lokāla, tā ir centrāla apkure ar katlu māja. Kā to nevar saprast? Tā kā jūs gatavojat pabalstus, ja mēs būtību nevaram saprast? Kā jūs savā privātmājā nodrošināt apkuri, tas nav jurista jautājums pašvaldības. Bet tad, kas ierosināja to visu kārtot... Tas ir jums jānodrošina. Juristam būtu jāsaprot atšķirības. Šeit pastāv jautājums, kā mēs maksāsim, tad būs... Vai uz iesnieguma pamata mēs maksājam, vai tam iesniegumiem vajadzēs arī pierādījušos dokumentus. Piemēram, smalku nopirku 10 kubus no firmas tādas, man iedot čeku, es samaksāju, un tas šito čeku man atmaksā, vai kādā veidā tas viss notiek. Vai tikai uz iesnieguma pamata uzliek rezolūciju atmaksāt, un viņš saņem tos 70 eiro, aiziet uz bodi, nodzer to naudu, un malkas nekā nav. Un vienkārši man tas jautājums, vai pierādījušais dokuments ir vajadzīgs, ka viņš patiešām ir iegādājies to malku. Tas jautājums. Pārējās ir viss skaidrs. Piemēram, cilvēks pats gatavot malku. Kādu viņš pierādīt? Nē, saprot, tas ir jautājums, vai viņš tieši nopirka to malku. Tā ir sociālā dienesta kompetence, tāpēc viņi rīko apsekošanas. Bet to nepierādīs. Kā jūs tur varat apsekot? To reāli nevar pierādīt, ja, piemēram, zeme ir 10 hektāri, kas oficiāli ar likumu nav atdalīta, kur ir mežs, kur ir zeme. Un ja man ir meža 6 hektāri meža, kura vērtība varbūt nav noteikta kadastrāli, ko likums nepieprasa, es varu griezt līdz mūža beigām un kurināt sevi, kaimiņu un vēl 5 kaimiņiem. Un no viņiem iekasēt vai neiekasēt līdzekļus. Oficiāli, neoficiāli. Diemžēl tāda mūsu valsts. Un tu nekā nevar izsekot. Sociālais dienas varēs izsekot. Tu tikai tiesvedības darbi izsekosies, a nevis... Jo krūmiem aizaugam, kāda vēl tas... Viņš krūmus dedzinās. Lai savā mežā nogriestu, arī vajag. Neko tur nevajag. Savā mežā viņš atkal tāpat nevar griezt. Viņam vajadzēs griezties ar iesniegumu mežniecību, iesniegt ciršanas apliecību. Un tad tikai, kad būs noformēts ciršanas apliecība, mēs viņam atļaus izgriezt to mežu. Tas arī ir dokuments, ka viņš izmiena to ciršanas apliecību. Bet ja man ir 5 gadi atpakaļ piegādāta malka 6 gadiem uz priekšu, likums paredz, ka pašvaldībai jānodrošina, jo es esmu mazāk nodrošināt. Kādā veidā pierādīsies? Tas, ka man pilns šķūnis malkas, nenozīmē, ka man nav jāmaksā. Jo likums paredz, ka man ir jāsaņem. Tāpēc mēs šodien diskusējam. Cik garš, tik garš. Jā, te visādi varianti. Bet īstenībā, tā centrāla apkure māja cik ir? 2 mājas, ko apkurina pašvaldība. Skaidrs. Jā, visa. Pārējās mājas. Pārējās praktiski privāti. Nav ko tur.
Nu jā, no ko tu vari izdarīt šo tā? Bet pagaidi, man ir tiesības saņemt. Jums nav. Jūs nesat Kā? trūcīga persona. Nu, kā jūs zināt? Nav Es pierādīšu, ka es trūcīgs. Jā. Man jautājums ir tā, ka visam smieklīgi ir tā pašvaldība kurinā. A tur, kur nekurinā pašvaldība, jūs vienalga maksāsiet. Jūsu viena roku pacelšana var novest līdz tam, ka mēs slēgsim visas organizācijas, jā, ar to malu naudas izšķirdēšanu. Nav ne pierādoši dokumenti, viņam ir meši, ja likums nosaka kārtību, rīkoties ar īpašumiem. Kas viņam aizliedz nodarboties ar kaut ko? Mēs tikai dodam, ja? Tādi mēs laipni. Un kāpēc 70 eiro pietiek 35? Vai otrādāk 100 eiro? Bet tam jābūt pamatojumam, kāpēc? 3 eiro. 100 eiro būs puse no 10 kubiem. Nu, re. Tad jau ir pamatojums, paldies. Tas jau ir pamatojums. Es arī padomāju, ka 5 kubi varētu būt. Vairāk nevar. 10 eiro tiem, kuriem ir savs mešs, lai pietiktu priekš zāģi un pats piezāģētu to malu. Pareizi, kā pabalstu. Jā, Katram ir savs pusvārdu. mešs. 10 eirus viņam priekš tam, lai nopirktu dīzeļdegu, benzīnu. Ja viņam zāģi nav. Ļoti sarežģīts jautājums, un pat cik mēs uz vietām strādājam, to nevar izdarīt tagad. Un kā, arī man jums jau viens jautājums ir. Mājokļa pabalsts, tas ir varbūt domās tikai pilsētās, kur tik tiešām cilvēkiem nav ne meža nekā. Tas ir noteikts likumā. Tas ir arī Nav tikai laukiem. pilsētā. Citās Visā pašvaldībās to maksā, bet ne tādā apjomā. Jūs paskatāties citu pašvaldību pieredzi. Tur ir sākot ar 30 eiriem, 25 eiro. Ļoti daudz Pašvaldībās arī tur, nav es tik- skatījos, ir daudz lielākas summas pašvaldībās. Jā, viss jau. Jā, tur ir sadalītas arī vēl ne tikai par malku, bet arī par elektroenerģiju un par atkritumiem ir, kas maksā. Dažādi varianti ir. Tad varbūt man tā liekas, ka vajadzētu nevis tiem visiem, kas ir trūcīga persona, ja? Bet jāskatās, varbūt vai viņš ir vientušs, vai viņš ir slims, vai viņam ir mazi bērni skolēni. Nu, kaut ko tādu izdalīt, bet ne visiem, kuriem jūs iedomājaties, ka Likums saka, Bet ka likums nedrīkst likt savus noteikumus. nedrīkst likt savus noteikumus. Nu, ja persona ir trūcīga, jā, tad varbūt ir uzmanīgāk jāizvērtē tā personas atbilstība trūcīgas status. Nu, nezinu. Nu, izvērtēs, cik es sapratu, sociālais dienas, ja? Jā. Jā, tieši tā. Nu, pēc tā kā saņem GMI. Bet, ja viņa ir trūcīga, tad viņai nevar likt atkal kaut kādus ierobežojumus vai atkal kaut kādas salīdzināt vienu ģimeni ar otru pēc kaut kādiem kritērijiem. Nevar likt kritēriju. Kuram ir vairāk malka šķūnīti un kuram ir mazāk un kuram ir tāda Vienlīdzības mašīna princips. jaunāka un kuram vecāka un tam līdzīgi. Tāda izvērtēšana nevar notikt. Man ir viens jautājums. Tas ir pret Šī gada vienlīdzības pavasarī, šī gada pavasarī sociālais dienests veica kaut kādas izmaiņas savā nolikumā, un es atceros, ka mainījās šo te maznodrošināto statusa apmērs, skaitliskais apmērs, un pārvērtās pārsvērās laikam uz trūcīgo, ja? Ne, otrādāk bija, ja? Tad, kad valsts kontrole pārbaudīja, cik tās 16 pašvaldības, viņi atklāja tādu interesantu, kas viņiem nepatika, ka daudzām pašvaldībām vispār nav noteikts maznodrošinātais status, jā, līmenis, un lielākā daļā bija tāds pats kā trūcīgais status. Bet viņi pieprasīja, lai tas būtu augstāks. Kurš maznodrošināto? Jā, maznodrošināto status būtu augstāks nekā trūcīgais, un tāpēc mēs arī izvērtējam un to maznodrošināto statusu pacēlām, ja mums bija tāds pats noteikts, kā trūcīgais status, tāds pats ir maznodrošinātais. Jo maznodrošinātie var saņemt tur par elektrību atlaidi, pie juridiskiem pakalpojumiem. Dažās pašvaldībās ir arī pabalsti maznodrošinātājiem. Tad tas nekādā veidā nevar ietekmēt šī te. Skaidrs, paldies. Tā var kādu jautājumu. Man vēl ir viens jautājums. Ārija, jūs sakat, ka atcelsiet to pabalstu vienreizējo ģimenei, kur bērni, kur tur vienreizējais pabalsts. Tāpēc, tā domāju, ka viņš ir jāatcel. Nav noteikti obligātais pabalsts.
Tas nav obligāti jāmaksā. Likums paredz tikai tad, ka ir nodrošināta personu vajadzība pēc GMI pabalsta un pēc dzīvokļa pabalsta, tikai tad pašvaldībā lem par pāriem pabalstiem. Nu, jā, es sapratu, tas ir pēc Tas likuma, 128. Un sakarā ar to, ka ir skolēniem tagad brīvpusdienas atmaksā pašvaldība vai Kuriem nav skolēni. kuriem nav skolēniem arī nepienācās šis Neviens pabalsts. no bērniem nav pilngadīgs. Ja viens no bērniem ir pilngadīgs, mēs nesaņem to pabalstu. Dīvains tas pabalsts. Tik tiešām ir kāda sarežģīta situācija, bērns slims, vecāki ir trūcīgi, tādu pabalstu jau nevarēs. To pabalstu var saņemt tikai tad, ja tā ģimene saņem GMI pabalstu. Tas nav vienreizes pabalsts, kad bērns ir slims. Ja ģimene tā, pieņemsim, nesaņem GMI pabalstu, bet ir tikai trūcīga, viņa nevar saņemt šo vienreizēju GMI pabalstu. Tā ir noteikti. Bērniem taču ir bezmaksas veselības. Viņš ir tikai tad, kad tā ģimene jau saņem GMI pabalstu. Ja viņa nesaņem, tad tas vienreizēs arī nebūs. Ja ir tikai trūcīgā ģimene ar bērniem. Tā viņš noteikti. Bet par to mājokļu pabalstu jādiskutē ilgi un nopietni, pēc mūsu pieredzes. Es jums tieši piekrītu, jā. Jā, jo Vienkārši tā tāpat mēs izvērtēt. samaksāt, mēs tā nevaram. Uz iesniegumu pamatu samaksāt 7. Iedari kaut ko Jā. naudu īpašā. Katrai trešajai ģimenei taču ir trūcīgās personas status. Padomājiet, cik viņu saņems un kas te būs. Te jau sāciet uzreiz likvidēt kaut ko mūsu varbūt. Es saprotu, ka pārvaldēm vienmēr ir bijis par sociālajiem pabalstiem. Sociālais vienmēr ir graudis pašvaldības budžetu, bet diemžēl sociālā joma. Mums valsts ir jāatbalsta. To nevar darīt. Tā ir pienāks no Mēs jau nesakām, ka atsakamies no sociālā pabalsta, jā. Bet mums jāstrādā tādi noteikumi, kur mēs redzētam, ka tieši nauda izterēta ir savam mērķim. Bet neiedota vienkārši tāpat. Nu, tādā gadījumā ir daudz jāstrādā, ka to lai savākt informāciju tagad, kuram dodam, kuram nedodam. Varbūt vienam nekas, otram varbūt jūs. Kādā veidā, piemēram, valsts pabalstu saku, piemēram, man jāpierāda, ka es, piemēram, bērnu pabalstu izmantoju tieši bērnam. Nu, tādas muļķības neviens nepieprasa. Tāpat arī šim pabalstam jūs nepieprasīt. Nav. Nu, ir taču tā, nu, pašvaldība jau taču arī ir valsts. Nē, nu tas saprotams, jā. Arī tos izdevumu pierādījušos dokumentus, nu, tos nevar pieprasīt. Nu, jā. Man kaimiņš, es no kaimiņa nopērku. Kas tas Ko viņš jau nodrošina siltumu, viņš jau nesēž augstumā. To neko neiedos. Tā, ja no kāda zemnieka tam ir oficiāli papīrus to izrakstīt. Par to nevarēs būt par tām. Jā, lūdzu. Drīkst kaut kā, lai konstruktīva, ka es sapratu, vienalga neko neizlemsiet. Jā, man interesē to, ka Irēna teica, kas tur bija izslēgti, jā, 2,7 laikam. Lai būtu juridiskais pamatojums, jā, pirmkārt, cik mēs izmaksājam 2,000, jā, draudkās, jā, jo pašlaik Inta teica, ka mēs nevarējam maksāt 126, ja nav divu citu pabalstu, tad man ir jautājums, jā. Mēs ļoti labi visu darījam, jā, un pašlaik izrādās, ka tikai tāpēc, ka mēs gribam jaunus pabalstus, mēs izslēdzam iepriekšējus nesliktākus pabalstus, man izpratnē. Nesliktākus, kur var nokontrolēt vieglāk nekā to, ko jūs piedāvājat. Tad man ir jautājums, tad mēs, nu kāda gada visu maksājam nelikumīgi? Ir 13, ir 10 un 9. Es nevaru saprast, kur tas sākums, kad mēs kļūdījāmies saistošus notiekumus, lai saprastu būtību, jā. Jo faktiski mēs izslēdzam, it gribam 2,000 ietaupīt, tur pareizi Irēna teica, tur ir ģimenes, tur ir bērni, tur varbūt ir vērts saglabāt, es neredzu pamata izslēgt. Bet pašlaik izskanē frāze, ja nav nākošas divas, tad mēs nevaram to trešu maksāt, jā. Nu, tad jūs sakārtojat jaunus pabalstus, juridiski korekti, lai viņi būtu caurspīdīgi, redzami, kāpēc mēs dodam tam un tam.
Mūsu māju jūs nepārbaudīsiet neviena cilvēka, kur viņš malku dabūja. Ja nav dokumenta, ar kādam tiesībām viņš var prasīt no mums kaut ko. Sanāk tā kā ar bēgļiem. Es gribu dzīvot Eiropā, bet es negribu pirkstu nospiedumu jums atdot vai rentgenu taisīt. Ja viņam tas būs iespēja nopelnīt lielāku naudu dabūt, tad viņam jādanco tā, kā mēs pateiksim. Pieradušu dokumentu mēs varam kontrolēt. Tā sanāk tā kā muti, jā, ko es zinu tur. Viņu vārds pret manu vārdu. Bet šeit slēpjas kaut kāda tāda interesanta lieta, ko mēs gribam, jā, pēkšņi, jā. Pie tā, ka šogad juristi dzirdēja, ka mēs noraidījām sūdzību par to pašu jautājumu. Tad man ir jautājums, kāda kapacitāte? Tad, kad cilvēks raksta, ka pašvaldība rīkojas nelikumīgi, viņa izpratne, mēs perfekti saskaņojam, uzrakstiem atbildē. Viss bija perfekti. A šodien mēs konstatējam to, ko mēs konstatējam. Tad mēs tur roku nepareizi pacelam. Izvērtējot sūdzību. Uz to brīdi saistošie noteikumi bija tādi, kādi viņi bija. Viņi 15. gada janvara. Valsts pienācās tikai tiem, kas īrēja pašvaldības dzīvokli. Un uz to brīdi arī šis lēmums bija attiecīgi atbilstoši saistošajiem noteikumiem. No janvara 15. gada Jā. nebija tādas prasības, pašlaik parādījās, jā? Nu, saistošie noteikumi paredz dzīvokļu piešķiršanas kārtību. Cilvēks prasīja, kāpēc, ja es iznomāju telpu pie privāta cilvēka, es nevaru saņemt pabalstu, ja? Tad tas bija pamats padomāt, kāpēc viņš to rakstā. Un tad izvērtēt, varbūt saulaicīgi izmainīt, ja saistošas notiekumus un maksāt, bet tad mēs uzdrošinājām visiem pateikt, ka tas cilvēks raksta nepareizi. Un šodien jūs paši konstatējat, ka tam cilvēkam bija taisnība. Tikai pašvaldība nerīkojas atbilstoši normatīviem aktiem. Un jūs par bariņiem runājat, tur ir mājokļi pabalsts, ja, kur jūs nevarat man atbildēt. No kāda gada ir izmaiņas, ka mums obligāti vajag to darīt? Nu kāda gada? Tas jau ir no 2010. gada. Nu, tak mēs, ko? Mājokļa pabalsts. 5 gadus dzīvojam nelikumīgi lasot likumu. Pabalsts, kas ir jāmaksā pašvaldība. Pašvaldības saistošajos noteikumos bija noteikts dzīvokļa pabalsts, bet tikai tiem dzīvokļiem, kur īrnieks īrēja no pašvaldības. Šajos gadījumos tika piešķirts, bet līdz ar to tika diskriminētas to personu tiesības, kuras dzīvoja privātu mājās vai īrēja no privātu personām dzīvokļus. Nu, tad man ir jautājums. Šobrīd mēs gribam iestrādāt šādus punktus, lai būtu tiesības saņemt mājokļa pabalstu visām trūcīgām personām vienlīdzīgi, neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo dzīvoklī vai privātu mājā. Man jautājums, tas cilvēks pārsūdzēja mūsu lēmumu? Kur tiesā? Jā. Man nav tādas informācijas. Mums nav nekādas no augstas stāvošas institūcijas aizradījumi, ja? Valsts kontrole pašvaldība neko neprasīja sakārtot šo jautājumu. Mūsu pašvaldība nebija, ja? Nu, tad es uzskatu, ja 5 gadus mēs tā darījām, tad dzīvosim tālāk, tā kā ir. Kad būs sūdzība, ja? Nu, tad jau ir sūdzība bija, nekas nenotika. Nu, kāda iega pašlaik sanāk tā, ka cilvēkam bija taisnība. Tā bija diskriminācija cilvēka, viņš nav vainīgs, kurš viņu dzīvo, ja? Un jūs šobrīd gribat, lai turpinās tāpat kā... Es gribu saprast, kāpēc mēs saulaicīgi, kad izskatām pēc būtības iesniegumu, kāpēc šeit nav vērts rakstīt domē. Tu raksti par A, viņi atbild par C. Tu raksti, cilvēks raksties sūdzību, tas bija pamats juristiem visu izvērtēt. Juristi izvērtēja. Uz to brīdi spēkā esošo saistošo noteikumu ietvaros. Jā, bet likums ir jau bija izmaiņots, MK noteikumi bija mainīti jau. Tas sanāk tā, ka jūs pārbaudīt, pagaidiet, jūs savu attiekumu tikai motivēt un argumentēt ar mūsu saistošiem noteikumu, bet mūsu saistošie noteikumi tajā momentā bija pretrunā ar MK noteikumu un likumu par sociālu. Ar kādiem MK noteikumu? Nu, labi, likumu. Ar likumu, nu, kā Ko savādāk? jūs tagad saucat? Man tad es aizdomās, ka tas cilvēks vienalga... Viņi vienkārši bija nepilnīgi, es uzskatu. Nu, tā kā kas traucē, tas sakārto... Ierobežoja visu trūcīgo personu tiesības saņemt mājokļa pabalstu. Tā labi, ko jūs gribētu Es gribēju pateikt, kāpēc vispār dažādos novados, jā,
ir pārbaudes rezultātos dažādas nepilnības, un valsts kontrole ir ierakstījusi savus ieteikumus novērst nepilnības tātad tajos novados, kur tās pārbaudes bija, un arī citiem ņemt piemēru, izskatīt savus saistošos, pārskatīt savus saistošos noteikumus, un mēs tagad nekādu kļūdu nepieļaujam, mēs viņus pārskatām, tātad mums tas neprecīzais ir dzīvokļu pabalsts. Nu, varbūt, ka tur tās visas debatējamas summas, jā, es piekrītu, bet, tas, ka mēs tagad darām nepareizi, tam es nepiekrītu. Nu, neviens nesaka, ka nepareizi, iet saka, kas pamatojums. Tātad varam atzinums no citām pašvaldībām, kā uzskatīta kā kļūda, kuru mēs ņemam iepriekš, valsts kontrole atvainojot, jā. Tā runājam par vienu. Tad jautājums, jā, 2.1.7 punktus, vai Dzims teica, jā, mēs arī viņu varam neizslēgt, jā, pareizi. Man ir priekšlikums, ja jūs gribat to nodot sveicinu Finanšu komiteju, tad man ir priekšlikums, ja juristam, ja sociālajiem dienestiem izvērtēt citas pašvaldības, mainīties, grozītos, ja saistošas notikumus. Kāpēc mums vajag kritini izgudrot? Ja visur tam, kam bija aizrādījums, viņam laikam pusgadu laikam vajadzēja saskaņot visus grozījumus. Ja, tad viņi principā juridiski ļoti korektas. Ja. Paņemiet tās valsts kontrolas atzinumus, ja. Kādai pašvaldībai bija tad pretenzijas no Krumiņas kundzes, ja. Paņemiet, kā viņi to atrisināja un piedāvājat ABC 3 vai 4 variantus, lai mums būtu izvēlē no kā. Tā sanāk tā, ka sēžam mēs ne juristi un gudrojam, kā to visu pierādīt. Pastrādājot pie interneta, nekāda problēma nav. Tad var runāt par summu. Bet ja mēs paši neko nesaprotam, es nedomāju, ka kaut kāda tur Ogres pašvaldība nav tāda brīnuma privatizēta dzīvokļa ar centrālu apkuri. Neticu tam. Kaut kā tā izgudrot. Rīgā arī ir. Nav saprotams, kāda ir vajadzīga varianti. Tāda summa. Summu mēs noprecizēsim, kārtību, kritērija, punkti, ko nesaprost var jurists. Pašu nolikumu. Jūs varat, kā jurists pašlaik, ko mums darīt? Rīt būs nobalsojumi, rīt būs iesniegumi. Kāpēc jūs tam dosiet, kam nedosiet? Man ir tur no meža atvest, neatvest. Kā jūs kontrolēsiet? Jūs kā no sākuma brauksiet, kā viņam šķūņietis tukšs, pēc tam viņš malku atved. Nav nekas jākontrolēs. Jums kā juristi vajag sagadāt, jo mēs atbildīgi pēc tam, un arī par ševiču. Jūs šobrīd nevarat izskatīt vienu variantu. Jūs gribat, lai es jums piedāvāju 4 dažādus variantus. Bet jūs kā sagatavojat savu priekšlikumu, jūs varat atbildēt, kāda būs kārtībā? Kārtība ir noteikta. Labi, es par to... Katram cilvēkam neviens pakaļ neizstaigās, un arī tagad personas saņem GMI pabalstu trūcīgas, un neviens pakaļ nestaigā un neskaita, kur viņi liek santīmus, un neprasa viņiem iesniegt pārtikas produktu čekus. Man jautājums, GMI maksā valsts vai pašvaldība? Pašvaldība. Pašvaldība. Pašvaldība? Jā. Jā. Nauda dodama tam? Kur nauda ir paredzēta pašvaldības budžetā. Jā. Finansējuma nav no valsts, jā? Vairs nav, jā. Jā. Beidzot finansējums bija, bet tagad nav vairs. Kāpēc tad tādas diskusijas, kā pierādīs, kur malka likta, vai kā viņš to nav ierakst? Kāpēc jums ir tādas diskusijas? Ne jau mums, bet deputātiem. Nē, labāk tagad izrunāties nekā vēlāk. To vajadzēja izrunāties līdz šodiendienai. Kad? Kāpēc tad ir finanšu? Kāpēc tad komitejas veidojam? Jā, atsevišķi citā vietā, tad pateiks, kāpēc jūs runājat atsevišķi. Tā, lūdzu, deputāti, varat izteikties vēl kādas domas ir. Tad paliekam pie tās summas un pie tās secības, ja? Kā jūs domājat? Varbūt šie jautājumi drusku atliek, piestrādāt pie tā, kaut kas tur es nedomājam. Ko te piestrādāt? Jo, ja ir sava māja, ja ir likums cilvēki, tad viņam arī ir sava zeme, ir viņam krūmi kaut kāda. Protams, katram tīrumā krūmi jau. Tīrumā visu savu, Ir visiem godās.
Kāpēc man, kurai pieder, es maznodrošināta vai trūcīgai personai, kurai pieder mežs, nav tiesību viņu izzaļiet un pārdot kaimiņam, tajā pat laikā citam, kuram it kā nav tas kādreiz nodzerts vai vēl kaut kādā zaudēts, viņam, redziet, ir jāsaģiet. Nē, nu var jau diskutēt visādi. Un tie likuma kārtā būs taisnība tam, kas pateiks, ka viņiem ir jāsaņem. Varbūt arī, kā sociālās pieņemsim dienas to visu vai tas tikai piešķirs finansējumu uz iesniegumu pamatā? Ja ir noslēgts līgums, ja nav savs vai savs īpašums vai valdījumā mājasā, tad tie dokumenti ir jāizsniedz iesniegums. Trūcīgais status, protams, ir jābūt. Tie ir vērtēšanas kritēriji. Jums nav pieredzes, ka trūcīgi brauc ar Mercedesiem, un strādā ārzemēs, un saņem mēnesi vairāk nekā mēs par gadu. Godīgi strādājot ir nodokļus maksāt. Tā kā kādreiz es prasīju, dodiet man GMI saņemtu pabalstu sarakstu, es pēc tam jums parādīšu ar pirkstu, bet, diemžēl, pagaidiet, jūs kādreiz man soliet, pēc tam atradat, ka nedrīkst, un līdz ar to man ir jautājums, ja GMIs, nevaru nokontrolēt par malku, mēs nomirsim šeit visi. Un kad būs spiesti pēc tam likvidēt organizācijas struktūras un visu pārēju, vainīgi būsim mēs, jo mēs pieļaujam, mēs atveram durvis tam visam. Likums ir ļoti labi sarakstīts, par labu visiem tiem, kuri nestrādā un negrib strādāt. Cita lieta nelaimīgi, kā nestrādā, bet kā mēs to visu vērtēsim? Es nezinu, sociālajiem dienestam rīt būs pieprasījums 8 cilvēkus klāt vēl paņemt, izsekot, pārbaudīt, un tad mēs tur maksāsim, tur ir visu. Puse trūcīgu strādā. Neoficiāli. Tur nav ko slēpt. Viņi strādā. Nelegāli strādā. Viņam prēmija būs 70 katru mēnesi. Jā. Ne jau katru mēnesi. Kāda ir nav summa sanāk? 10 pūdelis. Priekš kam tad dodas GMI pavalsts? Priekš kam dodas GMI pavalsts? Malku sev vai kaut ko. Ģimenīte 4-5 cilvēki, viņi saņem 150-180 katru mēnesi, ja malku nevar nopirkt. Elektrība vēl ar atlēmu. Un brauciens, un bērni atbrīvoti no maksāšanas, un pie ārstiem nevajag maksāt kā vienkārši, un slimnīca var pagulēt, jūs maksāsit par visu. Par malku, jā. Par visu jūs maksāsiet. Šeit varbūt nav jau mūsu pašvaldība vainīga, te jau es varētu teikt, ka tas ir valsts, jo valsts ļoti bagāta, un tagad tādas priekšrocības dot tik tiešām tiem, kuri nestrādā. Ja valsts prasa, kā arī saka, ka vajag tos pabalstus, taču pašvaldība nevar pateikt, ka nevar, ja likums ir tāds, bet tas ir ļoti greizs likums. Bet, ja to prasa likums, tad pašvaldībai tas ir jāpēc. Greizs netop tad, kad tas attiecināms uz pašu. Tad viņš neizskatās greizs. Jo, diemžēl, darba tirgus ir tāds, kāds viņš ir. Dzīvoklī dzīvot, un nav sava nekā, un kuri dzīvokļos dzīvo. Tas ir pilsētā. Dzīvoklis jāsamaksā, ūdens jāsamaksā. Un viņš saņem mazu pensiju. Viņš ir vientuši, viņam ir trūcīga persona. To es saprotu, bet, kad dzīvo uz laukiem, to ir grūti saprast. Es neesmu nekādā gadījumā pret, es tikai varu ieteikt. Vēl kādi priekšlikumi? Ļoti ilgi spriežam.
Tas ir smags jautājums. Viņš būtu tik vienkārši, viņš varbūt jau būtu pirmajā reizē tā pieņemts. Tā kā lielākām summām. Un, diemžēl tad bija krīzes laiks un viņi bija pieņemti tādi, kādi viņi bija pieņemti toreiz. Tas dzīvokļa pabalsts. Ar minimālākām izdevumiem, cik varēja atļauties tā laikam. Jēzus laikā bija pieņemts. Varbūt kā Irēna iepriekš teica, piešķirt to naudu ne tikai benzīnam un pārējiem. Viņa teica tik vienkārši. Jā, un vienkārši, lai viņi to Kāda mēs to izskaitīsim? Kāda ir garantija, ka viņš ieliec motorzāģi, ja nevis mašinu? Tur jau tā lieta, no? Tur jau var spriest, ko grigi. Vienkārši to 70 paņem 20 eiro. Un tas ir tikai priekš atrunas, kā Atrunas, kā mēs izpildām. Tāds esošais noteikums, ka mēs arī sniedzam. Nu, tad vismaz mazāk nevajadzēs. Nu, kā jūs domājat? Vienai pašvaldībai bija tā, ka bija trūcīgām ģimenēm ar bērniem, ja? Un tur arī no valsts kontrolas bija aizrādījums, ka tā nedrīkst tikai trūcīgām ģimenēm ar bērniem, jābūt visām trūcīgām ģimenēm vienādi. Vienam ir īpašums, otram nav nekāda lieta. Nu, tā ir pareizi. Nu, bet to jau vērtē pie statusa piešķiršanas. Ja status ir piešķirs, tas nozīmē, ka viņi jau ir trūcīgi. Un izskatām atsevišķi ar visiem nevarēs. Nu, kā no tā? Nu, nevarēs, tāpēc, ka man ir status tāds pats kā tev. Mēs šī te likuma priekšā esam vienādi. Nu, tad vienādi. Abi un basi. Ne, tas nekas, ka man ir 5 hektāri meža. To brīdi ir 240 ģimenes. Mēs varam mainīties, varbūt 230 būs. Nākošu gadu. Varbūt 245. Tev varbūt zeltas meža vērtībā. 250 ģimenes. Pareizi, varbūt sakāt. Pagaidās pēc cik. Skolotāji palīdz varbūt tādi. Cik nāks klāt? Varbūt otrādāk skolotājiem būs vairāk darba. No ar bēgļiem, varbūt. Tā, nu veicam šeit kādus grozījumus šī punktā, vai mēs paliekam pie tiem pašiem 70, iesakām to summu, vai samazinām summu, vai grozam kādu punktu. Nu, arī bija ieteikums 100 eiro, kas atbilst 5 kubiem no 10 vajadzīgajiem. Ne, 10 kubiem no 20 vajadzīgajiem. 5 kubi. Kādu daļu sanāk. Ko tas ir jurists pamāda? Tas, protams. Nu, kādu priekšlikumu? Paliekam priekšā. Paliekam, jā. Cik gads ir punkts? Kur tam kopā? Nu, tinētājs 30, saka, priekšlikums. Atbalstām? Ar ko pamatosim? Nu, ar ko tālāk ar citām? Tā 70 arī neko nepamatosim. Viņi 70 un 30. Citos novados ir lielākas. Nu jā, pareizi. Un tāpēc arī piedāvāja juristam izstrādāt un šīs summas izpētīt internetā un informēt. Summas ir izpētītas. Nu, droši vien mums ir Labi, tad juristam izpētīt tās summas. Es esmu visu izpētījis. Nē, Nevajag nekādas papildus uzdevumus. Nevajag. Jūs skatāties savu budžeta iespējas, kādas jums ir nākošā gadā, un no tā attiecīgi. Nē, nu, Tad man ir finansu komiteja jau... Ja ir jautājums izpētīts, man tad ir jautājums, kā ir blakus novados, cik šie te apmēri, šie te pabalstu apmēri ir lieli citās pašvaldībās. Vienalga, jūs saucat summas. Nu, piemēram, projektu pašvaldības. Jau nezinu, ko jūs... 90 eiro. 90, jā. Kāpēc Aglonā 70? Labi. Vārkavā cik? Vārkavā cik? 45. 45. No, kāpēc Aglonā 70? Nav nekāda vēl izstrādāta. Labi. Reizeknas pašvaldība. Vai viņiem tur ir novads un pilsēta, un viņiem tur ir daudz, tur viņiem ir ap 100. Viņiem ir diferencēta. Viņiem ir jā, gan par Lielākajā daļā gāzes pašvaldība ir apkūrēm, apmēram tur 100 eiro. izmantošanu. Bet viņam arī ir diferencēta šī te pakalpojums. Ne tikai, arī par apkuri ir diferencēts. Ir pašvaldības, kur ir atšķirīgi. Atkarībā no platības.
Jā, par apkuri, par mācību. Apkure bija viņam atkarībā no platības, jo platība lielāka, jo ir tāds dažāds, jā, jo mazāka mazāk. Kurš centralizē to saņem, kurš mājas, jā. Šitāda nav. Nē, nu, mēs labi, lai ir tie 70, bet finansu nodaļa, lai dot savu atzinumu, kādu summu mēs patiešām varam reālu summu ielikt, jā. Nākamam gadam. Tad izpildu direktoru lūdzu tad no finansēm. Atzinumu, diskutējiet, runājiet, skaitiet. Ieplānot nākamā gada budžetu, ja valstī viņš tam ieplānots. Tā sanāk. Tās labs uzdevums finanšu komitejai. Nu, ko darīt? Nu, kas ir valsts? Daudzas lietas nav sakārtotas, un tikai lozungi. Labi, tad ejam tālāk pie nākošā. Tas 8. jā, lūdzu. Pagad. 8. tad. Ielikāt to visu. Papildināt sastošos saprotumus. Tātad par gadījumiem, kad nepiešķir mājokļa pabalstu, tad, ja ir izbeigts mājokļa īres līgums pabalsta pieprasītājs sniedz nepatiesas ziņas, dzīvojamā platība bezierēku citai personai, apsekojot dzīves vietā personu tajā nav sastopama, persona atsakās iestājoties līdzdarbības pasākumos. Kas ietver līdzdarbības pasākumi, arī ietver arī tādas lietas kā ārstēšanos no alkohola atkarības un tam līdzīgas. Tā, tālāk, kas